Labdien, dārgie draugi! Mani sauc Ilona Ķirse. Esmu preventīvās medicīnas speciāliste, alternatīvās medicīnas praktizētāja, kliniskais un funkcionālais nutriciologs. Un šodien es jums gribu pastāstīt tādu informāciju par vienu jaunu unikālu produktu. Vai jūs esat dzirdējuši par cilmes šūnām? Domāju, ka jā, jo tā ir diezgan aktuāla tēma pēdējos gados izmantot, saglabāt šīs te cilmes šūnas. Bet kas tad tās cilmes šūnas tādas ir? Protams, ka tās ir unikālas, kuras var nosaukt par visa cilvēka audu un orgānu priekštečiem. Un, protams, šī šūnu galvenā īpašība ir spēja saglabāt savu daudzumu visu laiku daloties un tādējādi pārvērsties pēc tam dažādu šūnu veidos. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam organismā jau no pašas piedzimšanas ir ielikta unikāla spēja visu laiku pašatjaunoties. Bet, protams, laika gaitā šīs te cilmes šūnas samazinās organismā. Pēc 30 gadu vecuma jau vairāk kā par pusi, pie 60 gadiem jau paliek pavisam maz, jo organismam novecojot, visu laiku cīnoties ar kaut kādām slimībām, simptomiem, protams, ka ar kaitīgajiem ieradumiem, visādas smēķēšanas, alkohols un neveselīgais uzturs, cilmes šūnu rezerves sāk zust. Un līdz ar to arī samazinās šīs te dabīgi ieliktās spējas organismam pašatjaunoties. Ilgtermiņā tas, protams, noved pie dažādu orgānu traucējumiem, ko mēs zinām kā jau hroniskas slimības. Bet ir izgudrots tāds ļoti unikāls produkts, bioelektrodi, jeb tādi plāksteri, kas ir izstrādāti 20 gadu garumā. 10 gadus ir veikti zinātniskie pētījumi, ap 80 klīniskiem pētījumiem. Un kas tad ir izgatavots? Tā tad ir izgatavots speciāls plāksterīts, kurš tātad sastāv no nanokristāliem. Iedarbojoties uz fotobiomodulāciju, tas nozīmē, ka šis plāksteris, tad, kad saskarās ar ādu, ieslēdzas mūsu organisma siltums un mūsu organisma infrasarkanais starojums, kas aktivizē šo te plāksteri, jeb elektrodu. Ar spoguļa efekta palīdzību šis te viss siltums un starojums atgriežas atpakaļ ķermenī. Tātad tiek tā kā iedarbināts mūsu ķermenis, kā rezultātā paaugstinās vara peptīda līmenis, kurš mums ar vecumu visu laiku samazinās. Nu, un paaugstinoties šim te vara peptīda līmenim, viņš reaktivizē mūsu organismā cilmes šūnas, un viņas atkal ieslēdz šīs te dabīgi ieliktās organisma pašatveseļošanās un atjaunošanās spējas. Tad, kad lieto šos te plāksterus, ir daudz dažādu uzlabojumu. Jāuzsver, protams, ir tas, tie plāksteri neārstē. Viņi ieslēdz dabīgi ieliktos procesus, kas dažādu apsvērumu dēļ ir aizmiguši, ja tā to varētu teikt. Protams, ir lietas, kur mēs palīdzam organismam aizmigt, jā, piemēram, ar neveselīgo uzturu, bet, protams, ka ir arī šie te fizioloģiskie novecošanas procesi. Nu, kas tad notiek mūsu organismā tad, kad mēs sākam lietot šos te plāksterus un ieslēdzās šī te organisma ieliktā pašatveseļošanās un pašatjaunošanās? Tātad organismā samazinās iekaisuma procesi, vairāk garīgās skaidrības, mentālās skaidrības, paaugstinās garīgās spējas. Ja ir bijušas kaut kur sāpes, viņas sāk mazināties, labāk dzīst brūces, mums paaugstinās enerģija, mēs iegūstam lielāku vitalitāti, mums ir garīgā skaidrība. Ja mēs sportojam, mums uzlabojās sportiskie sniegumi un arī pēc treniņa mēs ātrāk atgūstamies. Un, protams, ilgtermiņā arī uzlabojās ādas izskats. Šeit viens no piemēriem, ja, ko mēs varam nofotografēt, kā tas notiek. Protams, ja mēs varam kaut ko ārīgu, teiksim, ieraudzīt daudz ātrāk, kā piemēram šeit fotografijā,
tad ar galvas smadzenēm ir daudz sarežģītāk. Un šeit bija veikts viens pētījums 77 gadus jaunai kundzītei. Bija tātad fotogrāfijā pirmajā redzams, ka viņai ir smadzenēs iekaisums, tas sarkanais fons. Pēc 3 nedēļu lietošanas mēs redzam, kādi ir būtiski uzlabojumi, un 3. attēlā jau mēs redzam pēc 6 nedēļu lietošanas, ka tika līmēti šie te plāksteri. Tātad rezultāti ir ļoti ievērojami, kurus varam izmērīt arī ar jau speciālu aparatūru. Nu, kā tad tas notiek un kas vispār notiek? Tātad pirmajās dienās, tad, kad mēs sākam lietot šo te plāksteri, tad mums varētu teikt, ka pāraktivizējās ap 4000 gēnu darbības. Tālāk apmēram turpmāko 6 nedēļu laikā smadzenes kļūst sabalansētas, pazūd depresīvs vai noskaņojums, pazūd kaut kādas trauksmes. 3 mēnešu laikā paaugstinās kolagēna līmenis, mazinās krunkas, tiek veicināta matu augšana, kopumā uzlabojās kaulu locītavu sistēma un 6 mēnešu laikā arī atveseļojās sirds. Protams, katram šie rezultāti būs individuāli. Vienam būs ātrāk, otram būs lēnāk. Visstiprākie rezultāti ir redzami tiem cilvēkiem, kuriem ir ļoti liela buķete, varētu teikt, ar dažādām saslimšanām, vai arī šīs slimības jau ir ļoti nopietnas. Tad parasti uzlīmējot šos plāksterus, cilvēki pat dažu stundu laikā sajūt kaut kādas patīkamas sajūtas, mazinās sāpes, vai, teiksim, ir kaut kāda siltuma sajūta arī, vai aktivizējās, teiksim, pulsējošām kustībām problemātiskās vietas, organisms padod ziņu. Jo tad, kad mēs aktivizējam šīs mūsu organisma cilmes šūnas, tad tālāk jau organisms pats nolemj, kur ir tā problemātiskā vieta, kur viņam ir jādodās ātri visu salabot. Jāuzsver, ka mēs neko neievadam organismā. Tā nav invazīva procedūra, mēs neko neievadam no ārpuses. Līdz ar to, teiksim, mēs tikai aktivizējam to, kas mums katram dabā ir ielikts. Nu, un kā tad mēs to lietojam? Tātad 12 stundas mēs lietojam, un pēc tam 12 stundas ir nepieciešama atpūta. Pēc akupunktūras un pēc meridiānu sistēmas tātad ir universālie punkti, kur mēs varam līmēt. Viens no tiem ir kakla 7. skriemelis, kur mums tāds kauliņš ir, tad tur mēs līmējam virsū. Vai no otra vieta ir 2 pirkstus zem nabas. Tās ir tās universālās vietas, kur mēs varam šos te plāksterus līmēt. Bet, protams, ja mums ir kāda cita problemātiska vieta, tad mēs varam to plāksteri uzlīmēt arī uz tās problemātiskās vietas. Un tā tad, respektīvi, tāpat kā mēs no rīta tīram zobus, ja, veicam mutes dobuma profilaksi, tieši tāpatās mēs no rīta uzlīmējam šo te plāksteri un vakarā ejot gulēt, mēs viņu noņemam. Šādā veidā mēs arī veicam mūsu kopējo ķermeņa profilaksi. Ja mēs atgriežamies vēl pie cilmes šūnām, tad, kad mēs kaut ko ievedam no ārpuses, tad tur notiek tomēr invazīva procedūra, un arī uzlabojumi parasti redzam tikai tajā vietā, kur tiek ievadītas šīs te cilmes šūnas. Tad uzlīmējot šo te plāksteri un aktivizējot paša organisma rezerves, tad ietekme ir uz visu ķermeni. Liels paldies jums par uzmanību, ka jūs noklausījāties. Informācijas ir ļoti daudz vēl, un noteikti, ja kādam interesē sīkāk, jūs varat rakstīt man uz e-pastu. Tālāk jums ir arī viena adrese StartX39, kur ir aprakstīts arī vēl sīkāk par šo te produktu, un tur ir arī citi piemēri, un arī saite, kur jūs varat ieiet iekšā un iegādāties, bet es ieteiktu pirms tam sazināties un izrunāt jūsu visas vēlmes un jūsu nianses, lai jums šis te process būtu ļoti harmonisks. Paldies un uz redzēšanos uz citām reizēm!